Gribu pastāstīt un pateikt paldies Spīdols 8 mājas dzīvokļu īpašniekiem, jo pavasarī mēs izsludinājām konkursu par jumta seguma nomaiņu. Respektīvi, jumts bija ondulīns segums, un mēs zinām, ka ondulīns nav paredzēts ilgstošai kalpošanai. Iepirkuma rezultātā mēs atradām būvnieku MPE Agency. Dzīvokļu īpašnieki, neskatoties uz dārgajām Eiribor likmēm un bankas kredītiem, pieņēma par labu šī seguma nomaiņai. Attiecīgi darbi iesākās, visu saskaņojot arī ar bankām. Rudens pusē šobrīd esam janvārī šeit. Darbi ir pabeigti, pieņemti, un viena no tām labajām ziņām ir, ka māja būs arī nākošos 10 gadus apdrošināta. Un, ja atceroties pagājušā gada krusas, es teiktu, ka, ja būs kādi bojājumi, tad būs sekti zaudējumi. Jumts izmaksāja 103 000. Esam apmierināti ar darbu kvalitāti. Negāja viegli, rudens pusē sākās Lietuvas, bija dzīvokļi, kas aplūda, bet tur būvnieks ar savu apdrošināšanu ir ticis galā. Priekšā mums šogad ir vēl Lāčplēša 8 2024. gadā un Lāčplēša 19 jumta projektēšanas un iespējams arī nomaiņas darbi. Nākotnē ir arī Spīdols 7, kuriem būtu jāmaina jumts un tāpat arī gaismas ielas mājām.